Jūs atrodaties Pūrē, šokolādes muzejā, ko esam šogad atvēruši lielākam apmeklētāju skaitam. Ir atvērtas 2 ekspozīcijas, kurā mēs parādām, kā top šokolādes tripels. Ar 2013. gada augustu līdzinējām telpām nākušas klāt 7 citas, kur šokolādes gardēdi ievedīs interesantā un aizraujošā ceļojumā kakao pupiņu pasaulē. Stāstīsim, kā tās iegūst, būs interaktīvas iespējas iepazīt šo stāstu, kā acteki strādājuši uzkāpt uz kuģa, kas dodas uz Spāniju, kā transportēt tās uz Eiropu, kā notiek process, kurā pupiņas pārvēršas par gardu šokolādi un kā atbraukušais spāņu konkistadors atklāja šo svēto dzērienu. Tas ir tik interesanti, jo, piemēram, līdz 1800. gadam pazina tikai šķidru šokolādi. Kakao pupas tolaik bija tikpat kā valūta. Par vienu varēja iegūt 10 tomātus tādus, bet par 10 jau veselu trusi. Un nonākam arī renesanses laikā, tad dāmas dzer šokolādi no porcelāna tasītēm. Varēsiet iepazīt arī ēkas interesanto vēsturi, kur agrāk bijis Pūres muižas vīnūzis, bet pēcāk Pūres dārzkopības konservu cehs. Šokolādes muzeja apmeklētājam ir iespēja ieturēt gardu maltīti un nobaudīt karstu šokolādes dzērienu jaunajā kafejnīcā. Un Pūre ir ideāla vieta, kur rīkot ārpus biroja sapulces, seminārus un dažādus citus saviesīgus pasākumus, līdz pat romantiskām kāzām divatā. Rezervējiet datumu un laiku jau saulēcīgi. Un laipni gaidīti iegādāties Pūre čokolādi ražoto produkciju. Brauciet ciemos pie mums uz Pūres šokolādes muzeju, izbaudiet garšīgu šokolādi, izbaudiet stāstu par šokolādi un lai jums dzīve būtu vienā šokolādē.